Saeimai jālemj atbalstīt ASV prezidenta apbalvošanu ar Nobela prēmiju. Vai likvidēt tālmācību, vai tomēr atgriezt otrreizējai caurlūkošanai. Demisijas pieprasījumu Evikai Siliņai. Dailes teātris gatavojas iesaistīties Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā. Varat 3 reizes minēt. Pret ko? Tātad Evikas Siliņas demisijas pieprasījums, ko Saeimai jāskata jau nākamnedēļ. Par ko ir šis demisijas pieprasījums? Par migrāciju, par to, ka Latvijai faktiski būs jāuzņem bēgļi, par to, ka Rail Baltica projekts ir bezatbildīgi politiski uzraudzīts, un par to, ka Latvija Eiropas Savienībā ir nonākusi faktiski pēdējās vietās ekonomiskās attīstības rādītājos. Un par to plašāk frakcijas vadītājas vietnieks Edmunds Zivtiņš. Kāpēc tad mēs pieprasam šī brīža ministru prezidents Evikas Siliņas demisiju? Proti, mūsu skatījumā ir ļoti svarīgs jautājums saistībā ar migrāciju, ar nelikumīgo migrāciju. Un šī brīža ministra kabinets nav izpildījis mājas darbus, nav izdarījis visu, lai Latvijai nevajadzētu uzņemt šos te migrantus. Un kādā mēs esam situācijā? Situācija ir sekojoša. Tātad Eiropas Savienība mums uzspiedīs tik daudz migrantus un tādus migrantus, kā viņi grib. Un ja Latvija negribēs šos te migrantus uzņemt, tad par katru šo te nelegālo migrantu Latvijai vajadzēs maksāt izlīdzināšanas fondā 20 000 eiro. Tā ir neizdarība, vistiešākā mērā ministrijas neizdarība, ārlietu ministrijas un ministru prezidents neizdarība, visu ārlietu dienestu neizdarība. Jo neskapēc Igauniem ir izņēmuma stāvoklis, bet Latvijai nav. Otrs jautājums ir zelta pāles Daugavā, pie kā ir vainīga 100% progresīvā vienotība. Un trešais ir vispārējais ekonomiskais fonds, kas šobrīd ir. Latvija ir nabadzīgākā valsts Eiropā. Un Latvijā ir 25% uz nabadzības sliekšņa. Un vēl zem viņi ir daudz procentu cilvēku. Tāpēc šī brīža vispār ekonomiskā un visaptvarošā situācija Latvijas valstī nav apmierinoša, pie tā ir vainīga progresīvā vienotība, un tieši tāpēc mēs prasam Siliņas demisiju. Latvija pirmajā vietā sagaida valsts prezidenta lēmumu par to, vai likvidēt tālmācību, vai tomēr atgriezt izglītības likumu otrreizējai caurlūkošanai. Un valsts prezidentam šādas tiesības ir. Lūk, ko par tālmācības aizliegumu saka mūsu deputāts Ramona Petrāviča un Ilze Stobova. Šodien es nebalsoju par grozījumiem izglītības likumā, jo tas ir pilnīgs absurds. Šis likums paredz aizliegt tālmācību, un ir skaidri redzams, ka likuma izstrādē koalīcijas partneri absolūti nav iepazinušies, un viņiem nav sapratne, kāpēc tālmācība ir nepieciešama un kāpēc tā ir saglabājama. Esam saņēmuši arī ļoti daudz vēstules no vecākiem, kuru bērni mācās tālmācībā, un tās ir dažādas situācijas. Tie ir bērni ar uzvedības problēmām, tie ir bērni, smagi slimi bērni, kuri nevar iekļauties un nespēj mācīties skolā, bet viņiem vienīgā izglītības iegūšanas veids principā ir tikai tālmācība, kas tagad tiek bērniem atņemts. Tāpēc es pat nevaru nobalsot pret, jo tas ir tik liels absurds, kas šobrīd tiek izdarīts ar tālmācību. Šodien Saeima aizliedza vecākiem pieņemt lēmumus par saviem bērniem. Tālmācība no 1. līdz 6. klasē šodrīt ir iespējama tikai ar pašvaldības lēmumu. Kurš vērtēs, vai jūsu bērns ir atbilstīgs tālmācībai? Jūs kā vecāki vairs to nedrīkstat darīt. Ir kādas tantes vai onkuļi, it īpaši Saeimā no Zaļo zemnieku vienotības un progresīvajiem, kuri zina, kur būt jūsu bērnam, kas būs labāks jūsu ģimenei. Tas ir noziegums pret vecākiem, pasakot to, ka viņi nav spējīgi pieņemt šo lēmumu. Un pašvaldībām, kas no šīs dienas viņām būs jāuzņemās atbildība par to, kur mācīsies jūsu bērni.
Jautājums par valsts kontroles tiesībām revidēt Saeimas finanšu tēriņus jau sen virmo gaisā. Latvija pirmajā vietā frakcija nāca klajā ar ierosinājumu veikt grozījumus likumos, lai beidzot atļautu valsts kontrolei revidēt Saimu. Un kā jūs domājat, vai Saeimas vairākums tam piekrita? Protams, ka valdošā koalīcija tam nepiekrita, lai gan pret šādu ierosinājumu balsoja tikai 11 deputāti, bet 45, tā teikt, atturējās. Ko nozīmē atturējās? Atturējās balsis faktiski summējas ar pret balsotājiem. Tā smukāk izskatās atturēties, bet faktiski tika noraidīta kārtējo reizi valsts kontroles iespēja revidēt Saimu. Ko vēlās noslēpt Saima? Šodien Latvija pirmā vietā ierosināja likumu par to, ka valsts kontrole var revidēt Saimu. Kādi ir tie izdevumi, ko Saimas prezidijs slēpj no sabiedrības? Mēs zinām, ka Saima ir piešķīrusi 300 000 pārstāvi. Kādam Amerikā? Mēs nezinām. Sabiedrība grib zināt, kā dzīvo Saima, bet Saimas koalīcija nevēlas, lai sabiedrībai ir informācija par to, kam viņa tērē naudu. Jau labu laiku cirkulē informācija par to, ka Dailes teātris pirms Saimas vēlēšanām gatavojas iestudēt izrādi par Zatlera rīkojumu numur 2. Un, protams, šis rīkojums numur 2 saistās ar Saimas nebalsošanu, jeb šo neatļaušanu veikt kratīšanu savulaik Aināra Šlesera dzīvesvietā. Tā teikt, neizdevās, un Zatlers izveidoja Zatlera reformu partiju un iebrauca Saimā, jo netika ievēlēts par valsts prezidentu otrais. Tas tāds īsais ekskurss. Bet par ko stāsts saistībā ar Dailes teātra iecerēm? Protams, ka par to, lai priekšvēlēšanu laikā diskreditētu Aināru Šleseru un partiju Latvija pirmajā vietā. Saistībā ar Dailes teātra ieceri veidot šādu izrādi priekšvēlēšanu laikā Latvija pirmajā vietā frakcijas deputāti ar jautājumiem vērsās pie kultūras ministras, prasot viņas viedokli, tautas valodā sakot, vai tas ir normāli, ka priekšvēlēšanu laikā teātris strādā konkrētu partiju labā, jeb pret konkrētu partiju, kā tas izskatās varētu notikt. Un Ainārs Šlesers ir uzrakstījis arī iesniegumu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tieši par šo tēmu. Raudzīsim, kāda būs atbilde un kas sekos tālāk. Šajā nedēļā Latviju pāršauca ziņa, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars ir apturējis Preiļu novada un Bauskas novada detālu plānojumus. Kādēļ? Pavisam vienkārši. Tie traucēs vēja parku ekspansijai šajos novados. Un tas nozīmē, ka faktiski ministrs iet pret iedzīvotāju un pašvaldību gribu. Lūk, ko par šo saka Saeimas deputāte Ramona Petrāviča. Šodien iesniedzām arī pieprasījumu varam ministram Čudaram par viņa iejaukšanos pašvaldību darbā, pašvaldību plānošanā ar varu piespiežot pašvaldībām atļaut vēja parkiem celt savas turbīnas pašvaldības teritorijā. Un tās nav dažas turbīnas. Pa visu Latviju kopumā jau, kam ir izsniegtas vides novērtējuma atļaus un kas ir vēl procesā, tas ir vairāk kā 2000 turbīnas. Un, protams, ka pašvaldībai ir jāstrādā savu iedzīvotāju interesēs, un iedzīvotāji ļoti asi protestē, un pašvaldībām ir tiesības, un ir jābūt tādām tiesībām, lai viņas var saglabāt savas autonomās tiesības un strādāt cilvēku interesēs. Attīstītāji pat nekaunās pateikt, ka 800 metru ierobežojums no mājām ir ļoti apgrūtinošs, un tas tik ļoti ierobežo viņu tiesības, bet neviens nerunā par cilvēku tiesībām, par tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē, kas ir noteikts satversmē. Šim pieprasījumam ir īstenībā jābeidzās ar ministra demisiju. ASV prezidenta Donalda Trumpa vārds Latvijas medijos pilnīgi noteikti šajā nedēļā ir skanējis visbiežāk un
pretrunīgāk. Neskarot Grenlandes tēmu, faktiski Latvijas politiķi jau ir iesaistījušies arī jautājumu lemšanā par atbalstu Donaldam Trumpam tikt nominētam un saņemt Nobela prēmiju. Un šis stāsts nebeigsies arī nākamnedēļ, jo Latvija pirmajā vietā ir ierosinājusi lēmumu projektu, ar ko tiek sagaidīts Saeimas atbalsts šādas te prēmijas piešķiršanai Donaldam Trumpam. Un kas zina, šīs debates un arī lēmums varētu būt ļoti interesants, jo jaunajai vienotībai pilnīgi noteikti šajā gadījumā būs jāizšķiras, uz kuru pusi iet, atbalstīt Latvijas strateģisko partneri, jebšu nostāties pret Donaldu Trumpu. Un vēl interesanti piebilst, ka Latvijas sabiedriskie mediji, kuri nav slēpuši savu nepatiku pret Donaldu Trumpu jau ilgu laiku, pēkšņi ir sākuši kļūt nedaudz piesardzīgāki. Būs interesanti. Sekosim ceturtdienas plenārsēdē, jo iespējams būs arī ārpolitikas debates Saeimā. Janvāris strauji tuvojas noslēgumam, atlikusi vēl viena nedēļa. Sekojiet mūsu YouTube kanālam LPV TV. Ar jums būšu kopā es, Līga Krapāne. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.